Vien atdot sportam mazo pirkstiņu, tas visu roku ņems. Tā kādreiz dziedēja Ingus Petersons. Šie vārdi, manuprāt, arī ir attiecināmi uz mūsu jauno perspektīvu hokeja zvaigzni 11. B klases skolnieku Edgaru Petrovu, kurš arī piedalījies pasaules čempionāta hokeja Latvijas valsts izlases sastāvā. Mēs aicinām Edgaru uz mazo interviju. Labdien, Edgars, saki lūdzu, vai ir grūti iekļūt Latvijas valsts izlases sastāvā? Kā tu iekļuvi? Protams, ļoti grūti ir, jo tikai 20 spēlētājus atlasa. Bija diezgan ilga nometne, kuras laikā arī bija atlasīti tie 20 spēlētāji. Tev bija iespēja reāli klātienē salīdzināt visus dalībniekus. Kuras vai kura komanda tev likas visstiprākā? Protams, tā bija elites grupa. Visas komandas bija ļoti stipras, bet man visvairāk iepatikās Somija un Amerika. Viņi arī spēlēja finālā. Lūdzu, nosauc 2 vai 3 vispožākus momentu atmiņas no čempionāta. Protams, vispožākais ir, kad es iemetu golu pret Somijas izlasi. Viņi bija pagājušā gada čempioni. Tas bija vispožākais, manuprāt. Arī mūsu uzvara pret Baltkrievijas izlasi. Tas ir arī spožākais moments. Un grūti pateikt, diezgan viss ir galvā, visu ir labi atcerēties un priecīgi vispār par to domāt, ka bija tāda iespēja pastāvēt savu valsts. Paldies tev par interviju un vēlam panākumus tālākajā darbā. Paldies.